vai tie, kas uzņem laiku, ir savās darba vietās, vai ir tas cilvēks, kurš skaita kļūdas, un tikai tad var sākties nākamais starts. Ja suns pārlec pāri kalna virsotnē, tas ir atļauts, to var darīt, tas palielina ātrumu. Vienīgais ar noteikumu, ka pēc tam nākamais leciens nav tikpat brīnišķīgs un suns nepārlec arī zonai. Šo augšu neviens neskata, to var pārlekt. Un nemaz netik mazs suns var lieliski veikt lēcienu gan uz augšu, gan uz priekšu. Ja suns pēc tam smaki noskrien zonu, tad šis augšējais lēciens būs tikai